Naudiņas ceļojums. Mazā baiba pazīst naudu. Viņai saujā ir 1 cents. Varbūt es arī kaut ko nopirkšu, meitene domā, iedama mammai pie rokas līdzi uz veikalu. Cents ir zinātkārs, baibas plaukstās sasvīdist uz garlaikojas. Dzin! Cents veikli izslīd mazajai no rokas un ielec renstelē. Iela ir stāva, un naudiņa šķindēdama ripo lejup līdz atduras pret augstu, mīkstu sienu. Tā ir vārtu rūmē ietupuša, noskranduša ubaga mugura. Recens, gan noderēs. Vecis noburkšķi, strupiem netīriem pirkstiem sagrābsta naudiņu un iebaž to kabatā. Kabata ir tumša un smird, centam tur nemaz nepatīk. Ubaks pietraušas kājās un klumzā prom, bet nabaga naudiņa kūļāja šurpu turpu pa kabatu un gudro. Kā tikt ārā? Pēkšņi Cents pamana gaismas punktiņu, caurumu kabatā, un daudz nedomādams lec ārā. Tavu prieku apkārt zaļo pļava un spoži spīd saule, bet kā par nelaimi, čakli gramodama zāli, Centam tuvojas aita. Kas notiks, ja sprūgaine mani apēdīs? Cents izbīstas, atcerēdamies sarkangalvīti, kuru pasakā norija vilks. Ai, nē, lūdzu, lūdzu, nē! Naudiņa kliedz, cik spēka, bet aita nesteigdamās saņem Centu mīkstajās lūpās un kopā ar brangu zāles kuši apēd. Stīvs aiz bailēm nabaks stumjas pa siltajām un mitrajām dzīvnieka iekšām uz priekšu. Naudiņai šķiet, ka tā pina zarnās, ka uzduri sirdī, aknām, nierēm un citām mīkstām vietām dzīvnieka vēderā. Drošības pēc Cents katru no tām pieklājīgi pasveicina. Pukš! Ieritinājusies mazā spirā, naudiņa izveļas no aitas ārā. Ātrāk jātiek no šejienes prom, kamēr doma apraujas pusceļā, un Centa maisita selpa. Uz galvas uzskāpj milzīgs, smags turista zābaks un iegruž naudiņu dziļi mīkstajā zemē, to pat nepamanot. Gals klāt, Cents apraudas un aizvracis. Tagad es te sārūsēšu un nekad nevienam vairs nebūšu vajadzīgs. Naudiņas ķibeli ir pamanījis tumšu lietus mākonis un nolēmj nelaimīgajai palīdzēt. Viņš nogāž pār pļavu varanu ūdens šalti, lietus Centu izskalo brīvībā un turklāt vēl nomazgā. No lauka nākdams naudiņu pamana zemnieks. Kā tas te radījies, vīrs nosmēja, nesīšu mājās, gan noderēs. Tovakar zemnieka sieva cep maizi. Cents grib zināt, kā tā garšo, un ielec rūkstošās mīklas podā, bet ārā vairs netiek. Tam neglābjami saķep rokas un kājas, aizlīpa acis un mute, bet saimniece neko nenojausdama izveido jauku kukulīti un iešauj krāsnī. Centam trūkst gaisa. Labāk būtu palicis pie baibas, tagad godīgi gulētu mazajā krājkasītē pie brāļiem un māsām. Cents žēlojas. Cik glīts klaipiņš, kā vienmēr par māti svaigi cepto maizīt, nopriecāja zemnieka mazais dēlēns. Puika kož brangu kumosu, bet sāpēs saraujas un līdz ar spalgu bļāvienu izpļauj uz grīdas izlūzušu piena zobu. Ai, piedod, lūdzu, izmisis kliedz Cents. Tas bezpalīdzīgi ķepurojas, iesprūdst ar 2 zobiem. Es tā negribēju. Bet naudiņas vaimanas neviens nedzird. Tēvs paņem savu mazo dēlu un steidzas pie daktara. Tas tak manas mazmeitas baibas, vakar pazudušais Cents, brīnā zobārsts veikli izvilgdams monētu zēnam no zobstarpes. Nu gan meitene būs priecīga, bet tev mazais izaugs jauns, kaulu zobiņš. Tagad arī puika ir priecīgs, un līksms ir arī Cents.